Tā, sāksim ar pašiem principiem, sākumiem. Paskatījos spēles, daži vēl īsti nezinu, kā iemetienos jānostājas. Tad vēlreiz atkārtošu to un atceramies, kā mēs aizsardzības savā zonā nostājamies iemetienos. Vienalga atkarīgs, kurā pusē, labajā vai kreisajā, bet tātad, jā, centrs vai uzbrucējs, otrs uzbrucējs, aizsargs, uzbrucējs, aizsargs. Un tātad, jā, kā mēs izspēlējam nedaudz, teiksim, zaudējot iemetienu, kas, diemžēl, notiek ļoti bieži, bet, jā, tātad zaudējam iemetienu, mūsējie malējie uzbrucēji uzreiz skrien augšā, bloķēt metienus, ten ir pretinieks. Centrs sasienās ar savu centru, šitais malējais aizsargs sasienas ar pretinieku malējo aizsargu, un šitas aizsargs panāk zemāk, paņem šito uzbrucēju. Nevajag viņam uzreiz klāt skriet, bet panākam klāt tā, lai ja viņš dabū ripiņu, lai viņš nevar uzmest. Tā esam tā, attālumā no viņa. Tātad, jā, ļoti elementāri uzzīmēšu vēlreiz, lai visi atcerās. Paņemsim otru pusi. Centrs, mala, aizsargs, mala, aizsargs. Zaudējam iemetienu, uzbrucējs skrien augšā bloķēt metienus, nūju priekšā, bloķējam metienus, centrs sasiens ar savu centru, tuvākais aizsargs panāk ārā pie pretinieka aizsarga, tālākais aizsargs sasienas ar pretinieku uzbrucēju. Tātad neļauj viņam, viņš droši vien līdīs uz vārtiem, tu kā aizsargs stum viņu prom, tīram vārtu priekšu. Ļoti elementāri, bet, protams, svarīgi ir nostāties savā aizsardzības zonā. Ko mēs varam pamēģināt kādā izspēlē? Teiksim, arī rezultāts tur esam pa zaudējumu, pa golu vai kaut ko, vai tev čujs, teiksim, centram čujs, ka, viņš uzvarēs šito iemetienu. Mēs varam nostāties tā, ka centrs nostājas aizsargs apakšā, nostājas mala un aizsargs. Un ko mēs darām, šitas jau ir, ja mēs uzvaram iemetienu, centrs uzvar iemetienu uzreiz uz leju, aizsargs uzbrucēji uzreiz šitais lido šeit, šitas lido šeit, krustaniski pāri maucam, aizsargs visu, ko dara, vai nu viņš met pa gaisu, hops uz priekšu, vai 2 soļus uz borta pusi un spēcīgi pa stiklu ārā. Mūsējie uzbrucēji uzreiz aizskries, mēģinām aizskriet 2-1 uzbrukumā, bet aizsargam ir jāmet spērcīgi, lai pretinieku aizsargs šeit nenobloķē šitā. Tāpēc nemetam pa zemi, ja metīs pa zemi, tad daudz cilvēku visticamāk iesprūks, vienkārši metam spēcīgi pa stiklu, pa bortu ārā, atlekošo mūsējie uzbrucēji 2, kas ir aizskrējuši, viņi tās ripiņas šeit savāks, kaut kur šeit viņi savāks. Otrs variants ir vienkārši lobujam pa augšu pāri, tāpat tās savāks. Tā kā mēs varam izspēlēt kādu variantu tādu arī no abām pusēm, bet, tas jā, ja, protams, esam konfidenti un varam to izdarīt, tad tas ir uzbrucējs pasaka, hei, davai, izspēlē mūsu izeju un tādā veidā mēs varam apčakarēt pretinieku. Tas ir, jā, tātad aizsardzības zonā zaudēts iemetiens, diezgan elementāri, visi nostājamies pa pozīcijām, un tad jau var turpinām spēlēt cilvēks cilvēkā, man on man. Tādi ir mūsu aizsardzības principi, tā mēs mēģināsim spēlēt. Un tad jau uzvarot, ja mēs uzvaram iemetienu, tāpatās, protams, centrs, uzbrucējs, aizsargs, uzbrucējs, aizsargs, uzvaram iemetienu. Visideālākajā variantā aizsargs paņem ripiņu, atnāk aiz vārtiem, otrs aizsargs vienkārši nonāk zemāk, tātad apmēram nolasa, kas notiek uz laukuma, atnāk uz vienu pusi vai uz otru pusi. Tas, kas savāca ripiņu, ideālā variantā ej pa šito pusi ārā, nemaz neapstājies aiz vārtiem, ja tu jūti, ka tev, šitie mūsu aizsargs nav un uzbrucējs noturējis, tātad uzvarot iemetienu, šitas notur šito, šitas uzbrucējs notur nedaudz šito, iedod laiku mūsu aizsargam ieskrieties. Aizsargs, ja tu jūti, ka tu vari, savāc ripiņu mierīga kājām, mauc ārā pats, aiziet,
viss ideāls variants iziet no zonas. Ātri un vienkārši. Protams, ja tu apstājies aizsargs savāc rīpiņu, apstājies aiz vārtiem, tad izspēlām izeju no zonas. Uzbrucējs uzreiz nāk lejā, un tad mala aiziet pie malas, skatāmies, uz kuru pusi aizsargs grib spēlēt. Ja aizsargs grib uz tuvo malu spēlēt, ko mēs cenšamies nedarīt, cenšamies atbrīvoties uz brīvo ledus pusi, kur neviens nav, neejam atpakaļ, kur ir dafiga spēlētāji, mēģinam atbrīvoties uz brīvo laukuma malu. Tātad, ja tā sanāk, uzzīmēšu vēlreiz, ja tā sanāk, tad centrs, aizsargs, uzbrucējs, aizsargs, uzvaram iemetienu, aizsargs savāc ripiņu, nedaudz piebremzē, šitas aizsargs pietur pretinieka uzbrucēju, pienāk vārtu priekšā, tā nolasa. Mūsu aizsargs aiznāk aiz vārtiem, tālā mala uzreiz mauc uz malu, uz šejieni, centrs lēnām gar priekšu, un otrs mala arī pa vidiņu lēnām nāk augšā. Aizsargs nāk uz šejieni, atdod piespēli malai, malas lido ārā, centrs pa apakšu, down and slow, lēnām izējam ārā, lai šitas uzbrucējs var vai nu atmesties, vai paciet, un, protams, tālā mala vienkārši maucam pāri. Tas ir mūsu uzvarēts iemetiens arī, ja? Neko nesarežģījam, kā es teicu, mēģinam pēc iespējas ātrāk tikt ārā no zonas, uzvaram iemetienu, aizsargs paņem rīpiņu, ejam ārā no zonas. Protams, ja tu jūti pressure vai jūti, ka būs sūdi, met pa bremzēm, bet nevis pavisam pa bremzēm, piebremzē nedaudz, un uzreiz mūsu uzbrucējs skrien ārā šeit, centrs nāk palīgā, jo aizsargs var nedaudz paslidot, atdod šeit centram, mūsu otrs uzbrucējs centrs, atdod aizsargs centram tagad ir nedaudz laiks, vai nu viņš pats slido, atdod piespēli šeit, atdod piespēli šeit, vai vienkārši pats velk ilgāk iekšā, tikmēr šities lido līdzi, pēc tam atdod šeit, tad jau ir vairāk opcijas centram. Pats galvenais centram ir spēlēt zemu un lēni. Neskrienam, ja centrs tu, aizskrien šeit prom, nevaram mēs izspēlēt. Ja? Centrs vienmēr down and slow. Malas bija šīt augstāk. Nu jā, tā kaut kā nedaudz par aizsardzības zonas iemetieniem. Par iemetieniem viduszonā, man liekas, visiem, jā, protams, ir skaidrs centrs, mala, aizsargs. Mēģinām aizsargi, neliela nians, varbūt aizsargi nestāvam vienā līnijā iemetienā, jā. Pamēģinām aizsargi viens tuvāk, viens tālāk. Jo mēs uzvaram iemetienu uz atpakaļu. Ja mēs abi esam vienā līnijā, mums nevienam nav ātrums, pretinieks uznāks virsūs, jo viss padirsta ripa. Tāpēc cenšamies spēlēt nedaudz izklaidēti šādi. Un uzvaram iemetienu, vai nu aizsargs var uzreiz jakš pats maukt, uzreiz atdot piespēli uzbrucējiem, kas atverās, bet ja viņš jūt, ka viņam pārāk daudz pressures, viņš var nomesties vēl mūsu aizsargam, kas ir zemāk, aizsargs vai nu pats nāk uz malu, vai atkal pats iet, vai iet pa vidiņu cauri. Cenšamies uz atpakaļu vairāk nevilkt pa šito aizsargu, uz atpakaļ vairāk nevelkam. Bet vismaz šitas aizsargs jau ir sācis zemāk, tik zemu nē, šeit ir sācis zemāk, viņam jau ir varbūt ātrums, viņam ir vairāk jau laiks, kur mūsu uzbrucēji ir atbrīvojušies, ir vairāk opcijas. Tāpēc cenšamies aizsargi, ja nestāvam vienā līnijā šeit, bet izratojamies nedaudz. Vienalga sarunājam, kurš stāv augstā, kurš lejā, tas vienalga. Tas par iemetieniem viduszonā, centrs, labi, viduszona pats, visiem ir skaidrs, es domāju, tur nekas tāds vispār nav, bet tāpatās, ja, nedaudz kā izspēlējam, vinējam iemetienu. Vislabākā opcija ir vinējam iemetienu, atdodam otram aizsargam, otrs aizsargs lido. In the meantime, šitas uzbrucējs atnāk jau uz maliņu, kaut kur šeit, pagriežas, atveras, centrs tāpatās down and slow šeit, un šitā mala var jau uzreiz maukt uz priekšu. Aizsargam, uzreiz aizsargam piespēlīt, varam iedot centrā, varam iedot šeit, nedodam pāri diagonālē, visticamāk pārķers, tas nebūs labi.
Bet jā, cenšamies padot piespēlīt tuvu un uz otru pusi ejam, uz otru pusi prom no ripas, prom no spēlētājiem. Un kustinam ripu, jā, dabūjam iemetienu, aizsargs paslido atpakaļ, padod otram aizsargam, tikmēr jau forwards ir atvēries, centrs, otrs forwards, jā, aizsargs smuki padod uzbrucējiem, malējais valk iekšā zonā, vai ja jūtu, ka sūdi ir, atmet atpakaļ centram, centrs iet ar hodu zonā. Tā kā ļoti elementāri, bet jā, tas nedaudz pa viduszonas izspēlēm. Un tad jau tagad uzbrukuma zona, jā, kā mēs izspēlam nedaudz uzbrukuma zonu. Arī ļoti elementāri, protams, jā, nostājamies. Davai to citā video. Tā kā jā, noskatāmies šito, saprotam nedaudz iemetienus mūsu zonu un vidējo zonu, un tad jau paņemsim dažu uzbrukuma zonu.